Cilvēki atbrauc skatīties mašīnu. Viņi gribēja pārbaudīt sēdekļa apsildi, vai strādā. Jā. Tad viņi iekāpa iekšā un viņi uzņēma chronometrā, cik ātri sēdekļa apsildi ieslēgsies. Beigās nopirka to mašīnu? Beigās nopirka. Tas bija, toreiz bija iepriekšējā darba vieta un bija kolēģis. Vienkārši mēs tur, kā saka, kolēģi tos darījumus no apmēram, jo tu zini, kas kolēģim notiek pa dienu. Jā, un tas bija tāds interesants gadījums. Un cik ilgā laikā uzsilt tas beigas? Man liekas, ka bija 18 sekundes. 18, bet tas ir riktīgi ātri, ne? Tas ir ātri, jā. Ja man liekas, es pats braucu ar Škodu Kodiaq, man liekas, tik ātri neuzsils man. Jā, kas vēl īstenībā interesanti, es teiktu, ka visātrāk, kam darbojās tieši stūras apsilde ir Kia. Tur ir vienkārši zibenīgi. Arī mīnusos iekāp iekšā, nezinu, sekundes 15, 20, faktiski, un tev stūri jau ir emdeni. Jā, jums ir tāds Kia? Kia, starp citu ir. Kā reiz ir Kia Sportage. Viņam ir stūras apsilde? Širam ir. Tā kā, ja kādreiz esi domājis par mašīnu ar stūras apsildi un ja vajag īpaši ātri, lai uzsildās tā stūra, tad Kia Sportage noteikti būs risinājums tev. Šī opcija vismīļākā, protams, ir sievietēm. Protams. Siltā stūra, tas ir must have šobrīd, es teiktu, jā, sievietes bez tā auto vairs diemžēl nepērk.